Ienaidnieks ir vajadzīgs vienmēr. Pirms vēlēšanām tas ir ērts rīks. Pret to var cīnīties, izvairoties no klasiskā politiskā piedāvājuma, kam vajadzīgs idejas, skaitļi vai analīze, ja var vienkārši ganīt otru, kurš ir īsts patriots, kurš tikai pa pusei. Arī skatītājiem no malas tas šķiet daudz interesantāk. Pēc vēlēšanām ienaidnieks kļūst noderīgs citā veidā. Ar to var attaisnot neērtās un no malas šķietami absurdi savienojamās koalīcijas. Mēs taču ar tiem nevaram iet, tāpēc saspiedāmies, lai tikai ne ar viņiem tur. Un vēlētājs būs saprotošs. Jā, skaidrs, jāsaspiežās, citādi būs ar tiem tur jāiet. Tiek aizmirstas vecās vērtības, vecie kašķi un apvainojumi, kurš ko zāga, kurš kuram amatus nedalīja un vispār nelieši jau abās pusēs. Kopējais ienaidnieks vieno un atpestī gan partiju pašās acīs, gan vēlētāju priekšā ērti.